Ēna ekonomika, kas var uzrasties. Izmaiņām noteikumos jāstājas spēkā jau pēc gada. Tikmēr noskaidrota sportiskākā klase. Rīgā šodien ar lielo finālu noslēdzies Olimpiskās komitejas projekts Sporto visa klase. Kas kļuva par uzvarētājiem, zina Edgars Barbaks. Vismaz pirmajā trīniekā. Lai arī bērni visu mācību gadu skolā sportojuši katru dienu, satraukums pirms rezultātu paziņošanas ir liels. 6 projektu klašu skolēni no Daugavpils, Liepājas, Ventspils, Valmieras, Jelgavas un Rīgas šodien tikās, lai noskaidrotu, kura klase būs uzvarētāji Sporto visa klase projekta pirmajā gadā. Lai noskaidrotu labākos, Latvijas Olimpiskā komiteja par kritērijiem izvirzīja sportisko rezultātu progresu salīdzinājumā ar mācību gada sākumu un skolēnu sekmes, bet pēdējos punktus kopvērtējumu tabulai varēja nopelnīt šodien Rīgā. Ir gan lietas, ko nevar nomērīt ar skaitļiem vai vērtējumiem. Skolotāji, vecāki un vienkārši skatītāji no malas atzīst, ka bērni kļuvuši ne tikai sportiskāki, bet arī motivētāki, disciplinētāki un daudz saliedētāki. Koordinēta arī tā vēlme bija, ka cīnījās tur pa katru centimetru un tas sportiskais azarts bija, bet arī no mākslinieckā viedokļa baigi super. Viena klase bija 12 pāri, tautiskās dejas, tas nozīmē visa klase dejo. To, ka projekta nepieciešamība ir novērtēta, apliecina tas, ka arvien vairāk skolu vēlas sportot 5 reizes nedēļā, sākot ar nākamo septembri. Nākamajā mācību gadā šajā programmā, šajā projektā iesaistīsies 48 klases no vairāk kā 30 pašvaldībām. Es domāju, tas ir lielākais iegūms. Šodien emocijas līja pāri malām. Noteikti, ka katram no tiem, kas šodien sportoja, dzīvē vēl būs daudz panākumu, bet tie Rīgas Hanzas vidusskolas bērni, kam šī bija pirmā uzvara ar lielo balvu sporta nometni, to nekad neaizmirsīs. Tas ir vienkārši satriecoši. Es nekad neesmu bijis nevienā nometnē, tāpēc arī tā ir. Jā. Tā ir tava lielākā uzvara mūžā? Jā, ir. Es nekad neesmu tā uzvarējis. Edgars Barbaks, Krišjāns Grabovskis, LMT.